Vai zināja, ka cilvēkam saskaroties ar veselības sūdzībām, pirmā iestāde, kur viņš meklē padomu, ir aptieka, kurā strādā farmaceiti un farmaceita asistenti. Rīgas Stradiņu Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir tā mācību izglītības iestāde, kur 2,5 gadu laikā tiek sagatavoti profesionāli un darba tirgū pieprasīti farmaceita asistenti. Šī studiju programma farmācija, kurā studenti iegūst kvalifikāciju farmaceita asistents. Šīs ir īsā cikla augstākā izglītība, kurā jāstudē 2,5 gadus un iegūst 2,5 gadu laikā profesiju, zināšanas, prasmes, lai kā farmaceita asistents varētu strādāt farmācijas nozarē, visbiežāk aptiekā, farmaceita uzraudzībā ar pacientiem, informēt par pareizu, racionālu, drošu zāļu lietošanu, zāļu uzglabāšanu un ar zāļu apriti saistītiem jautājumiem. Farmaceita asistents savu karjeru var īstenot ne tikai aptiekā, bet arī zāļu lieltirgotavās un citās medicīnas iestādēs, jo iegūtās zināšanas ir plašas. Studiju procesu varam iedalīt tādos kā 3 blokos. Ir šis medicīnas studiju kursu bloks, kā piemēram anatomija, fizioloģija, mikrobioloģija, farmakoloģija. Tad ir humanitāro un sociālo zinātņu bloks, kur studenti apgūst, piemēram, profesionālo tiesību pamatus, profesionālo ētiku. Tad ir farmācijas terminoloģija angļu valodā, farmācijas terminoloģija latīņu valodā. Ir profesionālo studiju kursu un ķīmijas bloks, ja tā var iedalīt, kā piemēram farmakoterapija, farmakoloģija, farmakognozija, jeb studiju kursu par ārstniecības augiem, farmaceitiskā aprūpe un arī ķīmijas, gan organiskā ķīmija, neorganiskā ķīmija, analītiskā ķīmija, farmaceitiskā bioķīmija. Un šīs ķīmijas šeit ir vairākas un ķīmijas caurvīja šo studiju procesu. Lai arī sākotnēji daudzie ķīmijas priekšmeti var šķist biedējoši, studenti iedrošina, norādot, ka pasniedzēji ir ļoti pretīm nākoši un sniedz lielu atbalstu mācību vielas apgūšanā. Ķīmijas ir ļoti daudz, īpaši šajā programmā. Varbūt pirmajā semestrī likās, viena ķīmija nav tik traki, bet otrais semestris 3 ķīmijas ir kā pēc laikiem, bet ir ko apgūt. Un, protams, ir kaut kādas zināšanas, kas tiek apgūtas vidusskolas laikā, un tas nedaudz palīdz. Bet tādā ziņā, ka ja nav šie pamati, tad ir ļoti daudz pašam jāiemācās un jāiegulda laiks, lai vispār kaut ko saprastu. Bet ir iespējams, kā jau es arī teicu, ka pasniedzēji ļoti atsaucīgi un tiešām dara maksimāli, lai skaidrotu kaut vai 3. reizi pēc kārtas un lai mēs tiešām saprastu un varētu visu apgūt. Man visvairāk patika ķīmijas nodarbības, jo ķīmija ir vispār mans vismīļākais priekšmets, un tāpēc es arī izvēlējos studēt šo studiju programmu, jo tas ir vairāk saistīti ar ķīmiju un arī ar medicīnu, kas man arī patīk. Pasniedzēji ļoti palīdz daudz mums un arī motivē. Atbalstoši ir ne tikai mācību spēki, bet arī studiju biedri. Jo vairāk palīdz tev grupas biedri, jo tu vairāk vari paspēt, viņi dalās ar savām domām un tev vieglāk saprast to tēmu. Būtiski pieminēt, ka farmaceita asistenta profesiju apgūst ne tikai jaunieši uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas, bet arī nobriedušā vecumā esoši cilvēki, lemjot par labu apgūt jaunu profesiju. Mācību process tiek īstenots gan klātienē, gan apzinīgi turpinot mācības pašmācību ceļā. Liela daļa mācību laika tiek pavadīta apgūstot praktiskās zināšanas kādā no laboratorijām. Mums ir gan labiekārtotas, pilnveidotas laboratorijas, kā piemēram mēs šobrīd atrodamies ķīmijas un zāļu gatavošanas laboratorijā, kur studējošie apgūst šīs kompetences zāļu izgatavošanā, aptiekā, ķīmijā. Tajā tiek apgūts visas nepieciešamās zināšanas, lai varētu pagatavot zāles pēc ārsta izrakstīta receptēm tieši aptiekās. Tas ir dažādas ziedu šķīdumi, kas nepieciešami pieaugušiem bērniem, pavisam maziem zīdainīšiem, sākot ar ziedēm, suspensijām, beidzot ar deguna pilieniem, kapsulām un dažādām citām formām. Zāļu gatavošana pēcbā kļūst aizvien populārāka, jo ārsti saprot, ka pieejamās zāļu formas, kas ir ikdienā pieejamas daudziem pacientiem, ir īpaši jauniem un visjaunākajiem un vecākajiem nav tās pieejamākās, īpaši nepieciešamas devu korekcijas, kā arī nāk dažādas jaunas formas iekšā. Tad mums ir arī laboratorija
farmakognozijas nodarbībām, proti par ārstniecības augiem, par to ievākšanu, sagatavošanu, aktīvo vielu ekstrahēšanu, izmantošanu terapeitiskiem mērķiem un tam līdzīgi. Farmakoloģija, manuprāt, ir tāds maizes lieta, ar ko asistentam noteikti un arī farmaceitam, protams, būtu jāzina. Bet tieši šajā programmā mēs mācāmies par medikamentu farmakoloģiskajām grupām, to darbības mehānismiem, efektiem, arī par to, kādu saslimšanu gadījumā medikamentus izmanto, un arī gadījums, ka tos noteikti nevajadzētu izmantot. Arī neaizmirstam par to, ka ir dažādas uzturu bagātinātāji tiek lietoti, medicīnas ierīces, kas kopā ar medikamentiem var gadījumos izraisīt kādas miedarbības, un arī neaizmirstam par blakusparādībām, jo blakusparādības ir iespējamas, un mēs arī, protams, par tām ziņot Zāļu valsts aģentūrā, ja tas ir nepieciešams. Un tad mums ir simulēta aptiekas vide arī, tāda, kas ir pielāgota arī reālai aptiekā esošai infrastruktūrai, nodrošinājumam, kur studenti apgūst tātad šīs prasmes strādāt ar medikamentiem, medicīnas ierīcēm. Darba tirgu farmaceita asistenti ir pieprasīti, un tas arī nozīmē to, ka nākotnē šī profesija būs nepieciešama, un zināšanas ir noderīgas ne tikai darbā, bet arī sadzīvē patiesībā. Ģimenes apstākļos var palīdzēt draugiem, radiniekiem. Šī studiju programma ir piemērota gan reflektantiem, kas nu pat pabeiguši vidusskolu, gan arī tiem, kuri varbūt senāk ir pabeiguši vidusskolu, iespējams jau ir apguvuši citu profesiju. Prasības, vēlmi studēt, ir noteikti jābūt vidusskolas diplomam un nebaidīties no daudz mācīšanās, no studijām medicīnā, ķīmijā, zāļu gatavošanā un citām disciplinām.